Tom, tu izpildīji darbu burtnīcu. Kur tur uzrakstīji? Nē, es vispār nepildu mājas darbus. Nopietni? Jā, priekš kam to darīt? Vai tad, kad pieaugušie iet mājās, vai tad viņiem vēl kaut kas ir jādara? Atkarībā kāds darbs. Nē, manuprāt, tas ir reāls stulbums. Galu galā mans brālis arī nekad nepilda mājas darbus. Bet šodien sauks pie tāfeles. Tad atkārtošu. Labi. Tev kaut ko parādīšu. Eju, veči, zini to jauno prikolu? Jā, tev vajadzētu. Cik pasāļais. Labdien! Es priecājos jūs visus redzēt. Mēs sākam ar vēsturi. Šodien mēs runājam par senajām civilizācijām un senajiem cilvēkiem. Es ceru, ka jūs esat ļoti labi sagatavojušies, un šodien būs iespēja tikt pie tāfeles. Un laimīgais, kas tiks pie tāfeles. Gan jau neizsāks. Laimīgais ir Toms. Lūdzu, nāc pie tāfeles. Un pastāsti par seno cilvēku attīstības pakāpēm. Tagad cilvēki beidz būt par mērkaķiem. Viņi sāka kļūt par eģiptiešiem. Tiešām. Labi, par aborigēniem. Tavā darba burtnīcā arī ir tukšums. Vai man ir jāzvan taviem vecākiem? Labi, kaut vai. Ej, lūdzu, sēdies. Kāda starpība. Krīš, negribi atnākt paspēlēt kompi? Varētu, bet man jāiet uz biblioteku. Bibliotēkā? Ko tur? Man tur vieglāk pildīt mājas darbus. Un man mājās šobrīd notiek remonts. Varbūt tu arī gribi atnākt ar mani. Pēc tam padarīsim kaut ko citu. Nezinu gan. Man bibliotēkas nepatīk. Sveiki! Atnāc pamācīties? Jā. Jā, tu nāc šeit pirms brīdis. Kā var apsēsties, kur tu atvēlies? Un, ja tev kaut kas ir vajadzīgs, es varu atvēlēt. Tom, matemātiku arī izpildīja. Tev sanāca tāpat kā atbildēs? Jā, zini, te tiešām ir mierīgāk. Man mājās visu laiku brālis spēlē PlayStation, bet māsa visu laiku brāts. Jā, tas tiešām ir forši. Varbūt arī turpmāk nāks ar mani. Nezinu, varbūt. Labi. Tom, lūdzu, atnes savu darbu burtnīcu. Paldies, un pastāsti to, ko tu esi sagatavojis par piramīdām. Un augstākā no piramīdām ir Heopsa piramīda. Tā ir 146 metrus augsta. Paldies! Ļoti labi, Tom. Tu esi ņēmis vērā ieteikumus un iemācījies. Malacis, izcili. Paldies! Lūdzu, sēdies vietā.